Pirms 106 gadiem šai namā sākās Latvijas stāsts. Šeit pulcējās drosmīgi cilvēki, kuri neraugoties uz nezināmo nākotni, spēra drošu soli un dibināja Latvijas valsti, neatkarību, brīvību, demokrātiju, ieliekot šīs valsts pamatā. Vai šie cilvēki bija kādi īpašāki, kā mūsdienās esam mēs? Vai viņi bija kādi pārcilvēki? Nē, patiesībā es domāju, viņi bija gluži tādi paši kā mēs, jo arī viņi vēlējās šķietami pašsaprotamas, bet dziļi nozīmīgas lietas, vērtības, brīvību, neatkarību, demokrātiju, cerība, kad viņu bērni dzīvos labāk kā viņi paši, ka varēs runāt latviešu valodā, ka mēs būsim brīva un stipra valsts. Vai toreiz bija mazāk izaicinājumu drošībā? Vai toreiz nebija iekšējās ķildes? Bija, gluži kā mūsdienās. Bet šīs vērtības, kuras tika ieliktas dibinot mūsu valsti šai namā, viņas bija svarīgas toreiz. Viņas bija svarīgas atmodas laikā, un mēs ļoti labi zinām, ka viņas ir svarīgas arī šodien. Tāpēc, draugi, dombiedri, Latvijas pilsoņi, turēsim godā mūsu valsts neatkarību, brīvību, demokrātiju, lai mēs būtu brīva valsts ar brīviem cilvēkiem, kuriem ir tiesības kļūdīties, kuriem ir pienākums un tiesības atzīt šīs kļūdas un labot tās, lai mēs būtu brīva valsts, brīva Latvija, mūsu Latvija. Sveiciens valsts svētkos!